Šodien raidījumā Vakara vēstis skatieties. Atkrituma poligonā Daibe atklāja Latvijā modernāko atkritumu apstrādes centru. Jāņu laikā vides inspektori veic pārbaudes, vai krāšņajos svētku pušķos nav arī aizsargājami augi. Madonas novada domes veic Jāņus. Pēc Vakara vēstījuma skatieties raidījumu Autoplacis. Lai samazinātu krātuvē noglabāto sadzīves atkritumu apjomu un veicinātu to otrreizēju izmantošanu, Ziemeļvidzemes atkrituma apsaimniekošanas organizācija atkrituma poligonā Daibe izveidojas līdz šim Latvijā modernāko atkritumu pirmapstrādes cehu. Turpmāk visi atkritumi, kas nonāks poligonā, tiks sasmalcināti un sašķiroti. Kā rezultātā tiek iegūts materiāls otrreizējai pārstrādei, kompostam un tikai daļa nonāks noglabāšanas krātuvē. To savāc atkrituma savākšanas mašīna. Un viņa nevis tā kā agrāk brauc uz atkritumu kalnu, atkritumu noglabāšanas krātuvē noglabāt, bet brauc uz šo atkritumu priekšapstrādes centru, kur šie atkritumi pa priekšu tiek ar atkritumu smalcinātāju samalti, pēc tam ar šķirošanas iekārtu tiek sašķiroti. Faktiski to visu dara mašīnas. Līdz ar atkritumu pirmapstrādes centra atklāšanu noslēdzies Ziemeļvidzemes atkrituma apsaimniekošanas organizācijas īstenotais projekts par atkritumu poligona Daibe infrastruktūras pilnveidošanu. Turpmāk poligona atkrituma apsaimniekošana notiks atbilstoši visiem vides standartiem. Mēs esam uzbūvējuši jaunu atkritumu noglabāšanas krātuvi 3,4 hektāru lielumā, palielinājuši jaudu attīrīšanas iekārtām un uzbūvējuši atkritumu priekšapstrādes centru un piegādājuši tam centram iekārtas. Aprēķini liecina, ka visus sadzīves atkritumus rūpīgi sasmalcinot un atdalot otrais izmantojamās izēvielas, uz pusi izdodas samazināt krātuvē noglabājamo atkritumu apjomu. Tādēļ Sijā Zao cer, ka jaunizbūvētā krātuves šūna vidzemniekiem kalpos vismaz turpmākos 22 gadus. Tāds kā Ziemeļvidzemes poligons ir jābūt visiem poligoniem. Uz to arī notiek, un pašlaik valstī ir uzbūvēti 10 poligoni. Tātad ir pabeigta pilnībā poligona būvniecība un attiecībā par uzlabojumiem, kas ir gan saistīti gan ar atkritumu šķirošanu, atkritumu pirmsapstrādi, gāzes ražošanām un tā tālāk. Tas, protams, notiek visā valstī un ir dažādās attīstības pakāpēs poligonos, bet Ziemeļvidzeme ir līderi šajā jomā. Īstenotais projekts ļaus veicināt arī dabas resursu saglabāšanu, kā arī izglītot sabiedrību par atkritumu šķirošanu un pārstrādi. Tas nenozīmē to, ka iedzīvotājiem nav jāatšķiro šie materiāli, ko var nodot pārstrādē jau pirmsākumā, jo, kā jūs redzējāt, šajā jaunajā centrā, šķirošanas centrā, tā kvalitāte, kas nāk no turienes ārā, ir pavisam cita nekā tad, kad iedzīvotājs atšķiro jau savos konteineros un vai ekosomās pie mājas. Kopumā poligona infrastruktūras attīstībā ieguldīti 3,1 miljonus latu. Lielākā daļa no šīs summas piesaistīta no Eiropas Savienības kohēzijas fonda. Tirdzniecības centra Rīts stacijas ielā 2 Valmierā svētku cenas līgotājiem. Arbūze tikai 38 centīmi kilogramā, alu sapinītis puslitrs 29 centīmi, alu saldara gaišais puslitrs 35 centīmi. Pārmērīga alkohola lietošana ir kaitīga veselībai. Kā ozols, kas savām saknēm cieši turas Latvijas zemē, tā mēs Baltic Forest esam uzticams un stabils partneris mežu īpašniekiem, piedāvājot labāko cenu un izdevīgākos noteikumus. Baltic Forest iepērk cirsmas un mežus īpašumā, krautuves un kravas pie ceļa, papīrmalku, malku, zāģbaļķu Salacgrīvas ostā un Masalacā. Zvani 265 55 924. Ja tev nav Easy kabeļtelevīzijas, tu nevar skatīties Easy Latvijas un ārvalstu populārāko kanālu programmas, bez dekodera kartes un antenas, neatkarīgi no savu televizoru tipa vai tā izlaides gada. Tu nevari izvēlēties sev finansiāli piemērotāko Easy programmu paku. Jā, ja tev nav Easy kabeļtelevīzijas, tad tev nav Easy kabeļtelevīzijas. Latvijas mobilais telefons piedāvā U19 pasaules čempionāts basketbolā vīriešiem. Valmiera, Liepāja, Rīga. No 30. jūnija līdz 10. jūlijam.
Enders meistari ir radījuši jaunu dzērveņu dušu zefīru ar dzērveņu ekstraktu, cukurs, krubentiem un zemeņu sēkliņām, dzērveņu ziepes ar atsvaidzinošu sārto ogu aromātu no kazas piena ziepju bāzes. Atsvaidzinies vasaras tveicē ar kumelīšu un rožu ziedūdeņiem un pērkot komplektā ar saules līniju saņem 15% atlaidi. Par godu skaistākajiem vasaras svētkiem ir radītas vasarīgās un kaisli uzburošās Jāņu ziepes. Ļaujies Jāņu nakts mistērijai! Veikalā Bonbon aksesorijas lielā rotu izpārdošana. Visām precēm 50 un 70% atlaides. Bonbon aksesorijas jūs atradīsiet skaistas un košas kaklarotas, rokas sprādzes, auskarus un matu aksesuārus ar bantītēm, pērlēm, spalvām, mežģīnēm un ziedu rakstiem. Pasteidzies, lai izvēlētos sev vispiemērotāko ar 50 un 70% atlaidi. Akcija spēkā līdz 30. jūnijam. Esiet laipni gaidīti veikalā Bonbon aksesorijas Tirdzniecības centra Valleta 3. stāvā. Veikalā Kubus ir sākusies vasaras preču izpārdošana. Vasara vēl nav pusē, bet vasaras preces jau jūs variet iegādāties ar 50% atlaidi. Topi, tēkrekli, kleitas, šorti un svārciņi. Tas viss par puscenu. Esi pirmais, nenokavē! Speciālais jūnija mēneša piedāvājums Tirdzniecības centra Valleta klienta kartes īpašniekiem. Veikalā Kolona Boss Femme aromāts sievietēm īpašā cena ar klienta karti 23,30. Savukārt Hugo Limited Edition aromāts vīriešiem cena ar klienta karti 34,25. Un veikalā Matu kosmētika jūnijā Baldinīnī smaržas variet iegādāties ar 10% atlaidi. Nav jāgaida ne pagasts, ne Eiropas atbalsts, bet jādara pašiem. Tā domājot par savus daudzdzīvokļu mājas siltināšanu, rīkojušies Rencēna pagasta Alejas ielas 6. nama iedzīvotāji. Un tagad pirms svētku laikā mājas iedzīvotāji atkal pulcējās uz kārtējo talku. Šoreiz gan, lai kopīgiem spēkiem māju nokrāsot, gan arī, lai sakop tās apkārtni. Šopavasar tak ir 2. vai 3. Nu, ka tik nav 3. Nu, Jā. jau ka 3. Jā. 3. jā. Nu, tad ir parastā lieldienu talka un Visu. un vasaras svētku un reko Jāņu talka. Nu, tā kā nāk laiks, tā talka. Kā nāk laiks tā talka. Un katrs jau redzam, ja dobe prasās, tak jāravē. Aplīgot tā nevar ļaut. Jā. Sievas, kas tobrīd ravē puķu dobes, atzīst, ka pat īsti jau vairs talkošanas reizes neskaita, jo galvenais jau ir padarītais darbs. Mums ir ļoti labs priekšnieks. Jā, vo tas nu gan kurš ar labestību mūs un pieved pie lietas. ar labestību. Tikai ar labestību, bez kaut kādām bļaustīšanām. Nu, pieklājīgi pasaka, izdarīsim to, mums ir kauns nedarīt. Ko varam, to daram viss. Tagad krāsojam, siltinām, tevi apkopam uz riņķi. Pirms 3 gadiem iedzīvotāji par saviem līdzekļiem māju arī siltinājuši. Parēķināts un secināts, ka tā būs lētāk, jo atkrīt dārgie projekti un licencēta firma piesaista. Darbspēks mums ir pašiem, ir bijušie celtnieki kolhoz, pieteicās palīgā un ar to arī lieta sākās. Bet, lai tiktu pie naudas, ko atvēlēt mājas siltināšanai un arī citiem darbiem, ir veidots uzkrājums. Mums ir pirmām kārtām rezerves fonds, kur katru mēnesi katrs dzīvoklis iemaksā zināmu summiņu. Un gada griezumā šī summiņa sakrājās un tam pilnsapulcē mēs lemjam, ko šo naudiņu darīt. Bet naudu mājas krāsošanai gan iegūtu piedaloties Valmieras novada fonda izsludinātajā labo darbu konkursā, kura pamatmērķis ir atbalstīt vietējo iedzīvotāju pašiniciatīvas. Izlemjot piešķirt vai nepiešķirt šos līdzekļus rencēniešiem, komisijā gan arī bija šaubas, jo dzīvokļi jau ir privāti īpašums, bet izšķirties lika kāds cits aspekts. Principā tā nauda, ko mēs šeit dodam tiem cilvēkiem, tā ir citu valmieriešu saziedota nauda. Bet tas mūsu arguments bija tomēr, ka tas ir kā tiešām izcils piemērs tam, ko cilvēki paši var saviem spēkiem izdarīt. Negaidot no pašvaldības, valsts vai Eiropas, vai vēl no sazina kā, bet paši daram. Un viss, kas mums pietrūkst, ir 450 vatu krāsai, un mums ir jauna skaista māja, kas es domāju, ka iedvesmos ne tikai viņus, bet visu apkārtējo ciemu uz jauniem labiem darbiem. Jāteic, ka tiešām ne tik bieži var vērot līdzīgu pieredzi, ka kopīgu valodu savas mājas aprūpē atrod daudz dzīvokļu namu iedzīvotāji. Rencēnieši saka, viens ir tas, ka laukos jau vairāk viens otru pazīst. Mēs tā pazīstam visi no viena gala līdz otram, kā ķencis saka. Visus tā mēs pazīstam. Teiksim, tepat Rencēnos citās mājās arī līdzīgi ir, vai tomēr tie cilvēki tā drusku noskatās, nogaida? Tas atkarīgs no tā, kā saka, šefa vadītāja.
Mums viņš tāds izdarīgāks, laikam, kā citās mājās, tur blakus tur tā nenotiek. Vai līdzekļus nevar atrast, vai nezinu kā tur. Nu, tas ir kā saimnieko, tas tāpat kā visās saimniecībās. Vai privātās vai... Mums jau arī kā privātā viss ir. Varbūt viņi tur domā, ka tas vēl ir tā kā kolhoz laikos viens otrs. Kas to nu zina? Tas nozīmē, ka tajā daudz dzīvokļu māja arī var to kopējo valodu atrast. Vienmēr var atrast, ja grib. Alejas ielas 6. nama iedzīvotāji gan arī atzīst, ka nu jau atkal jauns ieceres mājā jānomaina jumts, un arī tas tiks veikts par pašu līdzekļiem un ar pašu spēkiem. Līgo svētki nav iedomājami bez krāšņiem vainagiem un pušķiem, taču dažkārt svinētāji mēdz grēkot pļavās, saplūcot arī aizsargājumos augus. Nereti audzējumie augi nonāk arī tirgotavās, un ne pats Jāņu zāļu pārdevējs, ne arī pircējs nemaz nenojauš, ka dabai ir atņemta reti sastopama suga. Lai novērstu aizsargājumo augu tirzniecību šajās dienās, dabas aizsardzības pārvaldes inspektori veic pārbaudas dažādās tirzniecības vietās. Grazno pušķu pārdevēji tika pārbaudīti arī Valmieras tirgū. Tā ir aizsargājuma. Ir sugu un biotopa aizsardzības likums, kurš nosaka, kad ir pielikums, kur ir aizsargājumās augu sugas, un šī te ir tā, ko nedrīkst plūkt. Es pieļauju, ka jūs to nezinājāt. Tā kā, varbūt es jūs vienkārši mutiski brīdināšu. Ja jūs... Jā. Un viņām arī vēl cits ir ļoti dažas līdzīgas šīm te. Jā, tā kā tās plūkt nedrīkst. Sugu un biotopa aizsardzības likums nosaka, īpaši audzējumos augus nedrīkst ne plūkt, ne izrakt, pat ne to daļas lasīt. Par savvaļā aizsargājumo augu vākšanu var piemērot naudas sodu no 10 līdz 500 latiem. Vides inspektori gan neatceras tādus gadījumus, ka Jāņu zāļu lasītāji masveidā būtu saplūkuši retos augus, taču nezināšanas dēļ kāds svētku rotā tomēr nonāk. Latvijā tās ir savvaļas orhidejas, patreiz tas ir tieši varbūt aktuāli, kas pašlaik zied Jāņu laikā. Tās ir savvaļas orhidejas, dažādas dzegušu kurpītes, dzegušu pirkstītes, naktsvijoles, ir Sibīrijas skalbes, faktiski tie ir īris, tā tumši zili. Silpurenes varētu būt patreiz, viņas gan ir noziedējušas, bet viņas ir ļoti dekoratīvas. Nezinu, kā var zināt. Tik dodaties pļavā un kas ir to plūts, jā? Plūts, jā. Ko tad cits? Tas ir manā pļavā, tas ir mans. Jā, kāpēc nevarētu, ja man pašam ir saimniecība manā pļavā, kāpēc nevarētu plūkt? Tās, redzat, ir aizsargājums, vajadzētu jau ļaut arī, lai citi priecājās, nevis tikai jūs. Jo tāpat nopļauj. Ir viena lieta nopļauj, bet otra ir viņa noplūkt, teiksim, viņai ne sēklas nogatavojās, viņi nevar tālāk pavairoties. Tikai parastos ikdienišķos, kā saka, uz Jāņiem 9 zālītes vainagā. Ņem to, ko zina, jā? Jā, bērnībā tā mācīja vecmāmiņa, mācīja visādas augus, kas bija jāglabā un ko mēs te iežāvējam. Un bērniem, ka nedrīkst iet pļavā un visu kaut ko plēst un mest un mētāt. Jāsargā. Par aizsargājumo augu iegādi administratīvi var sodīt arī vainagu vai pušķu pircējs, tāpēc, lai tirgus apmeklētājiem neradītu problēmas, uzmanību to pārdevējiem ikdienu pievērš arī tirgus pārzinis. Lai ne viņi dusmojās, bet es tā pasaku. Ko nedrīkst, to nedrīkst? Jā, ko nedrīkst, to nedrīkst. Jā. Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti pauž, ka ar Jāņu zālēm ir gluži tāpat kā ar sēnēm, ko nepazīst vai par kuru rodas šaubas, to neaiztīg, jo nekad jau nevar zināt, kaut arī krāšņus, bet vai starp aizsargājumiem augiem nav arī indīgie, piemēram, vēlna rutks, gundagas, latvāņi un citi. Internetā jebkuram ir pieejama mājaslapa www.latvijas.lv, kur ir faktiski var apstīties bildēs, kā izskatās visi Latvijā augošie augi. Tā kā nevar teikt, ka nav kur iepazīties. Tāpat ir šis te ministrs kabineta noteikuma pielikums likumām, kur ir šie te visi aizsargājumi augi uzskaitīti. Lai saudzētu dabu un arī bieži sastopamos augus neierindot aizsargājumo sarakstā, vides speciālisti aicina Jāņu zāļu lasītājs arī nenoplūkt pēdējo krāšņo ziedu pļavā. Initu un Jāni Zepus sastopam rīta agrumā, kad viņiem piederošajā puķu sētā tiek sariktēta kārtējā mašīna ar krāšņajām vasaras puķēm, kas pašā Jāņu priekšvakarā iepriecinās rīdziniekus. Saimnieks Jānis tik smēja, ka vārda diena nelaikā trāpījusies pašā karstākajā darba cēlienā. Darba ir daudz, tāpēc atpūtai atliekot vien vēlas nakts stundas, ko pārlaiž turpat uz vietas. Visi grib sakopties pirms Jāņiem, līdz Jāņiem tā pierasts mums ir latviešiem.
Pirms katriem svētkiem var just, kad noteikti iekarināmie puķu podi vairāk tiek pirkti, gan pirms izlaidumiem, un, protams, arī līgodienā jāņem pirks podus un dāvinās. Reizē būs dāvana un reizē skaistums. Saimnieki teica, ka šogad īpaši kupli padevušies puķu podi, un klienti visvairāk izvēlas tradicionālos stādus. Savu pozīciju tā pati Petūnija ir nostiprinājusi tieši iekarināmajos podos. Un tad dažādi miksētie podi, kur dažādi augi podā ir. Tie ļoti patīk. Jānis ir madonietis, un tā nu ir sanācis, ka ģimenes uzņēmums, kas pirms 9 gadiem tapis no apaļas nulles, tagad izvietojies ap nelielo Priežu uzkalniņu, kur Jānis bērnībā ar citiem ielas bērniem svinējis Jāņus. Tagad draugi gan izklīduši kur nu kurais, bet Jānis savu līgo vakaru te svin vēl joprojām. Jānis svinēs šeit Vācijā siltumnīcā, Jāņus atbrauks draugi, un mēs te fascinēsim. Protams, nevar iztikt bez kārtīga latviešu alus un siera un ugunskura. Jānis ir krietnas darba darītājs, viņš nav runātājs. Parasti sarunas tiek atstātas sieviņas Initas ziņā, bet puķu sētas darbinieki Jāni ciena tieši par pamatīgumu un vienkāršību. Viņš nekad nepaceļ balsi. Nekad. Bet tad, kad viņš reizēm kaut ko pasaka, tad tas aizķerās vairāk nekā vajag. Bet visā būtībā es domāju, ka viņš ir riktīgs zemes cilvēks. Nevar nepriecāties par skaistu kviešu lauku, nevar nepriecāties par skaistu puķi. Un reizē tas gandarījums pat ir svarīgāks par tām naudiņām, ko tu var dabūt, un tādā veidā. 9 gadu garumā puķu sētā izveidojies savu klientu loks. Rūta jau vairāku gadu garumā stādu spēr tieši pie Initas un Jāņa. Lielās dobes jau ir sastādītas, bet šur tur vēl kaut kā pietrūkst, kā vienmēr. Ko te šodien izvēlējāties? Man ir tāda interesanta vieta uz kāpnēm 4 tādi kā podiņi, kuros man vajag kaut ko nokarani iestādīt. Kopš atvēršanas laika katru gadu te tiek ļoti bieži braukts. Visām vajadzībām, visiem latviešu kapu svētkiem, visas puķas tiek pirktas, tāpat visām puķu dobēm pie mājas, jo viņu jau ir daudz. Tā, ka taciņa uz šeien ir iemīta. Man liekas, ka latvietis ir tas, kuram puķis patīk, neatkarīgi no tā, cik naudas makāja naudas, vai šodien ir lats vai ir 2 lati. Un tā jau mēs arī vendē norunājam, ka tā kapu kultūra latvietim jau arī tāda riktīgi iedzīta pilnīgi, no bērna kājas. Un atverot maku, viņš īstenībā nedomā, cik viņam šodien paliks maizē, bet viņš nopērk puķi, lai aizvest saviem mīļajiem. Bet tikmēr pa vidu puķu kopšanas un ziedēšanas laikam Inita atrod vēl brīvu brītiņu, lai savam Jānim uzpītu vienu kārtīgu ozolapu vainagu. Tajā pat uzkalniņā, kur viņas Jānis svinējis savu svētku dienu vienmēr. Līgo svētku priekšvakarā notika Madonas novada pašvaldības domes finanšu un attīstības komitejas sēde. Sēdē deputāti izskatīja 36 darba kārtības jautājumus, taču pirmais darba kārtības jautājums izvērtās pavisam pārsteidzošs un negaidīts. Pārsteigumu sagādāja Madonas kultūras nama ļaudis, kas skandēja pašas atcerētas līgo dziesmas. Beigās tak jāielīgo. Kāds laiks, tāds garš stāvoklis. Vienkārši jārada Jāņu sajūta, ja ir pašiem visi saka, nejūtu Jāņus. Pašam vajag sākt dziedāt, tad viss aiziet. Jā, un arī Jāņas zāles izskaisot ar labāku domas rosinās deputātiem noteikti, visus lēmumus pieņemot arī. Man liekas, šī ir tā reize, kad visi ir absolūti vienādi, gan deputāti, gan līgodāji, gan viss pārējais, un tieši tāpēc mēs uzdrīkstamies atnākt uz pašu nopietnāko sēdi, finanšu komitejas sēdi, kad vēl tā var izdarīt tikai pirms Jāņiem. Kaut arī līgo bērnu ierašanās nebija iepriekš ietverta darba kārtībā, deputāti apmeklētājus sagaidīja ar prieku. Tieši tā kā vajag, mēs justu, ka tuvojas Jāņu un darba režīms arī pamainās, bišķi ļoti labi, malus. Protams, ka tas ir jauki. Un tas tā emocionāli šodien mūs papildināja mūsu darba spēku, ne darba spēku, bet gribu strādāt. Un šī jaukā noskaņa pirms Jāņiem, tāda Jāņa ielīgošana. Un, protams, arī mums šī skaistā nātris pasniegšana un paparde, ja, papardes lapa. Mums tādu emocionālu gandarījumu šodien deva. Līgotājiem viss ir atļauts. Jāpieņem ar prieku un gandarījumu pateicību. Vai bija tas prieks? Protams.
Protams, skatījos deputāti, visi smaidīja un bija priecīgi. Tā kā domes sēdes tiek arī protokolētas, bez ievērības netiks atstāts arī šis Jāņu bērnu apciemojums. Lēmuma spēks nebūs, bet es domāju, katram sirdī šī Jāņu ieskaņa palika, un tas jau ir tas galvenais. Paldies tiem, kas mums radīja šo ieskaņu. Lai vai kā, Madonas novada pašvaldībā gan deputātus, gan darbiniekus Jāņu noskaņojums ir pārņēmis. Paldies Jāņa bērniem! Tirsniecības centra Rīts stacijas ielā 2 Valmierā svētku cenas līgotājiem. Arbūzi tikai 38 centīmi kilogramā, alu sapinītis puslitrs 29 centīmi, alu saldara gaišais puslitrs 35 centīmi. Pārmērīga alkohola lietošana ir kaitīga veselībai. Izmanto lielisku iespēju pavadīt radošu nedēļas nogali veselībai, dvēselei un priekam. No 1. līdz 3. jūlijam Ungura ezera krastā pie Cēsīm. Praktiskas nodarbības dabā par veselībai svarīgām tēmām. Nāc un piedalies! Sīkāka informācija es.domuzīme.tu.lv. Ja tev nav Easy kabeļtelevīzijas, tu nevar skatīties Easy Latvijas un ārvalstu populārāko kanālu programmas. Bez dekodera, kartes un antenas. Neatkarīgi no savu televizoru tipa vai tā izlaides gada. Tu nevari izvēlēties sev finansiāli piemērotāko Easy programmu paku. Jā, ja tev nav Easy kabeļtelevīzijas, tad tev nav Easy kabeļtelevīzijas. – 23. jūnijā no pulksten 15. līdz 17. laukumā pie Valmieras kultūras centra ik viens interesants aicināts aplūkot senās tehnikas kluba, senu vežīmu klubas, Marijampole, Lietuva, restaurētās automašīnas. Pensionāru dienas centrā atvasara pirmdien 27. jūnijā pulksten 12. diabēta biedrības diena. Pulksten 14. tikšanās nedzirdīgo biedrībām, ansambļa dziesmotā sanatne koncerts.